Kas ir divu faktoru autentifikācija? Stop! Neslēdz laukā šo video. Es zinu, ka tas izklausās sarežģīti un garlaicīgi, bet ja tu neizmantos divu faktoru autentifikāciju, tu apdraudi savu drošību, savas valsts drošību, un tev uz dēļ pat var mirt cilvēki. Piemēram, nesen Krievijas hakeri uzbruka Lielbritānijas veselības iestādēm, un tāpēc, ka viena no šīm iestādēm neizmantoja divu faktoru autentifikāciju, gāja bojā viens cilvēks. Un tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, kur divu faktoru autentifikācijas neizmantošanas dēļ ir miruši cilvēki. Tādi paši ir bijuši arī, kad Krievija iebruka Ukrainā un citur pasaulē. Tepat Latvijā daudziem uzņēmējiem ir izkrāptas milzīgas naudas summas tikai tāpēc, ka viņu grāmatvežu vai citi darbinieki neizmantoja divu faktoru autentifikāciju. Ja tu negribi, ka ļaundari ielaužas tavos sociālajos tīklos vai tavā e-pastā vai izkrāp tev milzīgas naudas summas vai arī dievu dēļ negribi nomirt, tad noklausies šo video līdz galam. Kas ir drošības faktors? Katram cilvēkam piemīt 3 faktori. Pirmais, kas tu esi? Tas ir tavs sejas kontūra, tavs pirkstu nospiedums, tavs zīlītes raksts vai jebkas cits, kas raksturo tevi. Otrs faktors ir kaut kas, kas tev pieder. Tas ir tavs tālrunis, tavs telefona numurs vai tavs kodu kalkulators vai kodu karti, kurus es ceru, ka tu vairāk neizmanto. Pēdējais faktors ir kaut kas, ko tu zini. Tās ir paroles, pinkodi, drošības vārdi, un šo faktoru mēs ikdienā izmantojam visbiežāk, autentificējoties sociālajos tīklos, e-pastā un visur citur. Diemžēl varētu teikt, ka šobrīd tavu paroli visticamāk ir publiska informācija. Piemēram, pirms kādu laiku tika uzlauzta Adobe databāze un visu Adobe lietotāju paroles tika padarīts publisks. Mēs, protams, domājam, ka mēs parolē nomainam vienu burtu un krāpnieks nekad neiedomāsies, ka F burts paroles beigās nozīmē Facebook un I burts paroles beigās nozīmē Instagram. Tāpēc mūsdienās ar vienu faktoru identitātes apstiprināšanai ir par maz. Ir jāizmanto arī otrais faktors. Visbiežāk otrais faktors tiek izmantots kaut kas, kas tev pieder, un parasti tas ir tavs tālrunis. Bet kā uzstādīt otro faktoru uz savu tālruņu? Tu vari izmantot tādas bezmaksas programmas kā OTP Authenticator vai Google Authenticator vai Microsoft Authenticator vai jebkuru citu alternatīvu. Lai aktivizētu divu faktoru autentifikāciju, ieej servisā, kur tu lieto, piemēram, Facebook vai Instagram, ieej uzstādījumos, atrod drošības uzstādījumus, pēc tam sadaļ divu faktoru autentifikāciju vai multifaktoru autentifikāciju, seko visām norādēm un aktivizē to. Pēc tam izdara to pilnīgi visos sociālajos tīklos un e-pasta servisos, kurus tu lieto. Bet kā to izdarīt katrā no servisiem, es pastāstīšu savos nākamajos video, tāpēc seko man un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.